Ja tev ir svarīgi izveidot labas attiecības ar cilvēkiem, kuri ir dzimuši 4., 13., 22. un 31. datumā, ko darīt un ko nedarīt. Tas, ko tu vari darīt, dot šiem cilvēkiem savu morālu atbalstu viņu idejām un mērķiem. Viņi to tiešām novērtēs. Pat ja tu nevarēsi praktiski palīdzēt, bet kaut vai morāli viņus atbalsti uz visām viņu idejām. Tas varētu būt diezgan interesantas. Ko noteikti nedarīt, neieliec viņus stingros rāmjos. Ja tu sāksi likt 4 stingros rāmjos, tas nozīmē, ka viņi šos rāmjus gribēs nojaukt, izjaukt un būvēt no jauna. Un par labām attiecībām var aizmirst. Par cilvēkiem dzimušiem 5., 14. un 23. datumā dod viņiem brīvību. Viņiem viena no galvenām vērtībām dzīvē ir viņu personīgā brīvība, dod telpu. To viņi ļoti novērtēs, ko nevajadzētu darīt. Iespējams, ka piecinieki neatzīst to, bet nelauz viņu loģiku. Ja viņi kaut kā uzskata, ka tā ir pareizi, un tu mēģināsi to apšaubīt un salauzt, visticamāk, kas notiks, viņi apvainosies, noslēgsies un nodistancēsies, un atkal par attiecībām var aizmirst. Labam. Par sešiniekiem, tātad cilvēkiem dzimuši 6., 15. un 24. datumā, tur ir ļoti viegli un forši. Parūpējies par viņu emocionālo komfortu, fizisko komfortu, lai ir ērti, silti, mīksti, emocionāli labi, dod mīlestību un viņi dos to pašu pretī. Un to, ko nevajag darīt, nesteidzini viņus. Nemaini plānus pēkšņi un strauji. Viņiem tas būs liels diskomforts un viņi attālināsies. Ja tev šī informācija bija vērtīga, aizsūti kādam, kuram arī tas varētu būt vērtīgs, un piesako man.